lūkšanu prakse, mūsu noslēdzošā tikšanās, bet nu lūkšanas mēs turpinām. Un sākot šo mūsu lūkšanu, lasīšanu, ja mēs savienosimies ar lūkšanu eņģeli, ja jums visiem ir pieredze jau ar dažādām lūkšanām un ar dažādiem eņģeļiem, ja, un jūs noteikti zināt, ka eņģeļu ir bezgalīgi daudz, ja, simtiem, ja, cilvēkam var būt pat vairāk 10 eņģeļu visu laiku klātesoši viņam. Bet tas, protams, ir atkarīgs no viņa apzinātības, no viņa darba ar eņģeļiem. Ja, viņi ir sasniedzami visiem, bet tikai no mūsu pieaicināšanas, ja, un rokas pasniegšanas viņi var ienākt mūsu pasaulē. Un katram arī garīgajam procesam ir savs eņģelis, ja, un tāpēc ir gan meditācija eņģelis, gan lūkšana eņģelis, pateicības eņģelis, iedošanas eņģelis, pazemības eņģelis. Un tas, uz ko mūsu gaismas pasaule virza, iet viņiem pretīm. Ja, arvien vairāk ieiet un dzīvot garīgajā pasaulē. Ja mēs tik ļoti esam kaut kā iegrimuši tajā materiālajā, kad tā garīgā, no vienas puses mēs tā kā atzīstam, jā, viņa man ir, jā, man tad sargeņģels, te tas, bet ja mēs tā godīgi uzliekam roku sevi uz sirds un pasakam, ja cik bieži mēs tā kā sarunājamies ar viņu, cik bieži mēs sajūtam viņu klātbūtni, ja cik bieži un cik daudz mēs, kā saka, esam savienojumā ar to patiesībā lielāko savas esības daļu. Ja viņas ir daudz vairāk nekā tas, ko mēs šeit taustam un sajūtam. Ja mēs tā kā gribam, lai mums palīdz no vienas puses, ja, tā tad to tā kā gribētu uzlabot, to tā kā gribētu, lai būtu labāk man dzīvē, ja, bet viņš taču no gaisa pats nevar nokrist. Ja, tur vajadzīga mūsu apzināta iesaistīšanās. Ja, un līdz ar to tieši šie eņģeļi, kas palīdz dažādās dzīves jomās, ir tie, kas mums varētu būt labi sadarbības partneri. Un mēs jau arvien vairāk pārējam uz to apzināto saskarsmu ar garīgo pasauli. Ja? Un tāpēc es aicinu, ne tikai tad, kad esam lūkšanās, ja, bet arī kādu savu dzīves daļu un ar katru brīdi arvien lielāku pavadīt tieši šajā garīgās pasaules ieskāvumā. Un tas nenozīmē, ka mēs kaut ko pārtraucam darīt vai nedaram neko. Ja mēs varam vārīt zupu vai, nezinu, šūt drēbes vai lasīt bērnam priekšā grāmatu, ja, un to mēs visu varam darīt, esot šīs gaismas pasaules ieskāvumā. Ziniet, ko tas palīdz paveikt? Tas palīdz pārvarēt bailes. Ja, jo bailes ir tas, kas mūs sastindzina. Ja, bailes ir tas, kas paralizē mūsu dzīvi, kas neļauj mums būt tiem, kas mēs patiesībā esam. Bet šī garīgās pasaules klātbūtne, eņģeļu pasaule, viņa mums rāda to, ka mēs esam nemirstīgi, ka mēs nebeidzamies. Mēs vienkārši pārplūstam citādā formātā. Sapratāt to domu? Ja? Tātad viņi turpinās būt ar mums kopā arī tad, ja mēs nebūsim ķermenī. Ja? Un tāpēc tieši šīs garīgās pasaules aktivizācija sev apkārt, ja viņa noņem šīs bailes no nāves, un bailes no nāves ir visas mūsu esības pamatā. Ja mēs to varam pārstrādāt, ja, un pieņemt to, ka šī forma beigsies, ja, bet mēs pāriesim citā formātā. Un turpināsimies tur. Bet tie draugi, kas mums būs tur, kad mēs pāriesim citā formātā, viņi jau tagad ir šeit ar mums. Saprotiet, tāpēc vienkārši tas ir izdevīgi. Tas ir loģiski. Draudzēties ar tiem, kas ir mūžīgi.
vai ne? Ja, un tāpēc arī gribu nodot šo aicinājumu, ja, jo tas būs ar vien vairāk un vairāk vajadzīgs. Vienkārši taisiet savu komandu, savu gaismas komandu, savu eņģeļu komandu. Ja, katru dienu, nezinu, 5, 6, 10 viņus aiciniet klāt. Ja, un viens no šiem eņģeļiem, ja, ar ko mēs šodien savienosimies, ir lūkšana eņģelis. Ja, un lūkšana eņģelis, viņš, protams, mums var palīdzēt tad, kad mēs lasām lūkšanas. Lūkšana eņģelis mums dod arī šo iespēju būt lūkšanas stāvoklī. Ja, un kad mēs esam lūkšanas stāvoklī, mūsos ir miers, iekšēja pārliecība par sevi, ticība, uzticēšanās. Ja, un tas ir tas, kas mūsu uztur tonusā, varētu teikt, garīgā tonusā. Ja nav šī iekšējā miera, mēs esam sadalīti. Un var pieslēgties visa veida citādas enerģijas, kas nemaz nav labvēlīgas mums. Ja, tāpēc tas ir pirmais nosacījums - vērot, vai manī ir miers. Ja, ir jau šis teiciens - miers baro, nemiers posta. Un tā tas arī ir. Šis nemiers mūs vienkārši sarausta gabalos. Ja, un tieši šī garīgās pasaules klātbūtne, eņģeļu klātbūtne ir tā, kas iedod šo mieru. Pavirzīsimies pa labi, pa kreisi bišķiņi. Hops, bet mēs uzreiz atkal ieleksim tajā savā iekšējā, stabilajā miera pozīcijā. Ja, un tikai no tās mēs varam kaut ko sākt darīt un risināt. Un iegūsim mēs to mieru ar šo miera eņģeli. Un pieaicināsim viņu, un tad pamazām arī es lasīšu šīs lūkšanas. Šīs 3 lūkšanas, un kad es nolasīšu lūkšanas, mēs dosimies meditācijā. Ja, pirms es jau paskaidrošu, kas ar mums meditācijā būs kopā. Ar mums meditācijā būs kopā erceņģelis Mihails, redz, ka mūsu gaismas komanda jau veidojās, ja? Visi zina erceņģeli Mihailu. Es domāju, ka neviena nav šeit tāda, kurš viņu nezina. Ja? Tātad mūsu planētas erceņģelis. Erceņģelis Gabriels. Ja? Tātad Gabriels ir šī laika, Ziemassvētku laika erceņģelis. Ja? Tātad tas, kas atnes vēsti Diamātei Marijai. Ja? Erceņģelis vēstnesis. Ja? Viņš arī mums katram var atnest mūsu Ziemassvētku vēsti. Ar mums kopā būs erceņģelis Raziels, ja, tas ir 3. acerceņģelis, ja, kurš atver mūs plašākiem redzējumiem, ja, jo mēs iesim šodien, lai savienotu savu iekšējo sauli ar lielo kosmisko sauli. Un ar mums kopā būs un ir vienmēr arī svētā ģimene, tātad Diamāte Marija, Dievtēvs Jāzeps un mazais Jēzus, kas tikko piedzimis. Ja, šeit tāds ir tikko piedzimis bērniņš pēc 3 dienām. Mēs viņu sagaidīsim. Un tātad mūsu uzdevums šajā meditācijā būt atvērt savu iekšējo sauli un savibrēt ar lielo kosmisko sauli. Ja, jo nav nekad tāda brīža, kad nebūtu saules. Saule vienmēr ir, vai ne? Ja viņa mums kaut kur ir aiz mākoņiem, ja, vai viņa ir zemes otrā pusē, viņa tik un tā ir. Ja, un tāpēc no mums ir atkarīgs. Ja, vai mēs spējam noturēt sevī šo saules gaismu, šo iekšējo saules gaismu, ja, vai pa mums ir pa maz šī spēka, lai to noturētu. Ja, un tātad mēs iegrimstam tajā pelēkajā masā. Un tur mēs varam arī pazust. Ja, tāpēc ir jātrenē sevī šī saules sajūta. Ja, jo arī saulei kā planētai ir viņas smalkā būtība, smalkā saule, garīgā saule. Un šīs garīgās saules dzīvo lielie skolotāji. Tur arī dzīvo Kristus Jēzus. Ja, tur dzīvo Diamāte Marija, tur dzīvo Marija Magdalēna. Tur dzīvo Dievtēvs Jāzeps, tur dzīvo Asīzes Francisks, ja, tur dzīvo Elmorija, Serapis Bejs, ja, visi lielie
baltās brālības skolotāji, kosmiskie skolotāji, viņi dzīvo garīgajā saulē. Ja, un ja mēs spējam izveidot savu savienojumu ar šo garīgo sauli, nav neviena mirkļa bez gaismas. Ja mēs visu laiku esam šīs gaismas piepildīti. Ja mums nav jāskrien, nezinu, uz Ēģipti vai uz kaut kurieni, bet tur vairāk saules. Ja? Degunu mēs sasildīsim, bet tā iekšējā saule tāpat paliks nepiepildīta. Ja? Tāpēc mēs iegūsim tad, ja mēs sauļosimies no iekšpuses. Ja tā saule ir mūžīga, tā saule ir noturīga. Ja, un ja arī atnāk 3 tumsas dienas, ja, tad, ja mēs šo iekšējo sauli būsim izkopuši, mēs nenobīsimies, ja, jo mēs starosim no iekšpuses. Ja mūsos būs tik daudz jaudas, lai tā pietiktu mums pašiem, un, ja, un varbūt pat veselam kvartālam apkārt. Tāds ir mūsu uzdevums. Ja? Bet vispirms ir jātiek centrā pašiem ar savu sauli. Kā ir ar mani? Ja? Kur pazūd mana saules gaisma? Kur kādos brīžos ir kaut kādi iekritieni? Ja? Kas mani pavelk uz zemām vibrācijām? Kāpēc tā notiek? Ja? Tātad atrast arī šos iemeslus un tos brīžus, kad tā notiek. Ja? Un tātad celt pašam sevi savā saules gaismā. Un tātad nolasīšu lūkšanas, un pēc tam mēs pamazām iesim meditācijā. Ja? Bet sākumā mēs savienosimies ar lūkšanu eņģeli. Aizveram acis, esam tagad un šeit, šeit un tagad. Dziļi ieelpa un izelpa. Esam tagad un šeit, šeit un tagad. Starp zemi un debesīm. Mūsu sirds savienojas ar Dieva sirdi. Mana sirds, Dieva sirds. Dieva sirds, mana sirds. Mana sirds, zemes sirds. Zemes sirds, mana sirds. Un esot šajā īpašajā laikā, šajā dienā, kad tums apstājas. Tums vienkārši apstājas. Gan mūsu dzīvē, gan dabā, gan uz zemes, gan kosmosā. Un arī mēs katrs iekšēji sev varam pateikt tā stingra apņēmība. Apņēmīgi, stop! Es apstādinu negatīvo sevī. Ja es neļauju vairs tam ienākt manī. Nospraužam stingras robežas. Visi tie laiki ir beigušies. Es turu savas gaismas robežas. Mēs ieejam gaismas plūsmā, gaismas starā. Tas ir mums apkārt kā tāds gaismas aplis. Tās ir mūsu robežas. Sajūtam, turam šo gaismu sev apkārt. Un tas, kas nav gaisma, atrodas aiz šīm robežām. Uz mūsu planētas ir brīvās gribas princips. Un tikai no mums ir atkarīgs. Vai mēs pasakam skaidru un gaiši, viss, tums ir beigusies. Tikai gaismai ir vara pār mani. Un viss, kas nav gaisma, aiziet aiz šīs robežas. Un transformējas par gaismu vai aiziet uz to vietu visumā, no kurienes šī enerģija ir nākusi.
Mums pašiem ir par sevi jāparūpējas. Un tagad, esot šajā gaismas plūsmā, šajā gaismas kanālā, kas ir savienots ar radītāja gaismas sirdi, ja, un no viņas sirds tiek radīti eņģeļi. Un mēs lūdzam tevi, Dievs, lai no tavas sirds plūst šī eņģeļa straume uz zemi pie mums cilvēkiem. Un lai katrs no mums, un arī tie cilvēki, kuriem tas ir paredzēts pēc augstākā dievišķā plāna, ielaiž savās enerģijās, pietuvina sev lūgšanu eņģeli. Lūgšanu eņģeli, lūgšanu eņģeli, mans mīļais lūgšanu eņģeli. Es aicinu tevi savā enerģētiskajā laukā. Es aicinu tevi ieskaut mani ar saviem gaismas spārniem, stiprināt ticībā, uzticēšanās brīnumā, vieglumā, sirds skaidrībā un apzinātībā. Un tagad mēs katrs veidojam savu saikni, savu miedarbību ar savu lūgšanu eņģeli. Dziļi ieelpa, izelpa, sajūtam viņa spārnu ieskāvumu, šīs vieglās, mierinošās enerģijas. Un kopā ar viņu mēs varam doties lūgšanā. Lūgšana par lūgšanos. Es lūdzu tevi, Dievs, lai tavu žēlstību pieskaras manai sirdī. Esi mīlošs un saprotošs Dievs. Es lūdzu tevi, esi kopā ar slimiem un ar izmisušiem, ar mirstošiem un ar dzimstošiem, ar vājiem un ar stipriem, ar jauniem un ar veciem. Esi ar katru, kas lūdz tevi, Dievs, un arī ar tiem, kas ir aizmirsuši tevi un to, kā ir lūgties. Savās bailēs un sāpēs ir par tevi aizmirsuši. Lūdzu, piedod viņiem, Dievs. Tu esi žēlastība, kas vienmēr ir blakus katram cilvēkam, kas caur tevi ir atnācis šeit uz zemi. Dari mīkstu manu sirdi, Dievs, lai tu ar savām rokām vari manī ienākt, veidot un sildīt un pārkausēt manu sirdi, kā tu akmeņus pārvērt par uguni, kā ledu izkausē ūdenī. Kad sirds kļūst maiga, mīksta un silta, tikai tad es sāku spēt tevi patiesi just un tev kalpot. Tu zini mani vislabāk, Dievs. Lūdzu, vādi mani tā, lai varu palīdzēt cilvēkiem un pasaulē. Tepat blakus ir sirdis, kuras ir pēc mīlestības izslāpušas un gaida tavu klātbūtni. Tagad es zinu un varu visiem teikt, ka tu, Dievs, esi blakus, lai tumsu pārvērstu par gaisu, lai naktī ienestu dienu, lai ziemu nomainītu ar pavasari. Tas notiek visu laiku, Dievs. Kad izvēlos, lai tu esi man blakus, es atļauju sev būt tavā gaismā. Un tagad es izlūdzos tavu žēlastību, Dievs. Un mana sirds kļūst žēlsirdīga.
Es lūdzos par slimiem un par izmisušiem, par mirstošiem un par dzimstošiem, par vājiem un par stipriem, par jauniem un par veciem. Par katru no mums es lūdzos un par mums visiem. Lūkšanas atveda mani pie tevis, Dievs. Lūkšanas izglāba mani. Lūkšanas izglābs pasauli. Lūkšanas atver sirdi mīlestībai. Lūksimies. Lūkšana par bērniem, sevi un visiem. Bērns nāk no mātes un no tēva. Bērns ir no mīlestības. Tikai mīlestība spēj darīt cilvēku laimīgu. Tēvs, es lūdzu tevi, tā kā es māku šobrīd. Par bērniem es lūdzos. Par saviem bērniem un par visiem, kas ir uz šīs zemes. Lai tavu visur esošā klātbūtne dod spēku un aizsardzību. Un to sajūtu, ka tu esi blakus, lai aizstāvētu katru, nesdams mieru un taisnību. Māte, es lūdzu tevi tā kā protu šobrīd. Par bērniem es lūdzos. Par savējiem un par visiem, kas nāk no tava klēpja. Tu vari paņemt katru un sasildīt, noslaukot asaras un noglāstot vaigus. Es lūdzos par katru māti un katru tēvu. Un par sevi es lūdzos, lai man pietiek spēka būt patiesai un godīgai. Lai man ir drosme būt siltai un sirsnīgai. Lai māte un tēvs ir vienmēr ar mani, manā sirdī. Tad spēju būt mīloši pret bērniem un katru, ko satieku. Es lūdzos, lai mīlestība ieskauj mazās sirsniņas un lielo sirdis. Lai gaisma staro, silda un mierina katru un ikvienu. Un trešā lūkšana no jaunās grāmatas, lai atgriežas gaisma uz zemes. Patiesā dievišķā klātbūtnē esot, sirds iegūst citu gaismas ritmu. Tik ilgi bija jāiet, lai tas notiktu ar mani, tevi un tiem, kas ir pateikuši savu jāvārdu pārmaiņām. Lai cik pazīstama ir vecā un iemītā taka, zūd tās vara pār mums. Acis atveras skaidriem redzējumiem. Aiz visa un aiz katra atrodas dievišķā patiesība. Ja arī pareiza ir ārējā forma,
tā nebūtu neliecina par cilvēka patieso dabu. Priekškari krīt tajā brīdī, kad gaisma ienāk un iespīd tur, kur ir sabiezējusi tumsa. Dod sev iespēju iegrimt atklāsmes mirklī, kas var izmainīt visu, ko pirms tam esi redzējis. Tava gaisma ir sirds. Atver durvis un uzdrīksties iet tālāk, un vēl uz priekšu. Sirdī nav robežu. Tās esi izdomājis tu, sargādams sevi no sāpēm un neziņas. Atveries jaunām sajūtām. Kaut arī vēl neizprastas, tās sāks piepildīt tavu dzīvi. Aizies nemiers un atnāks uzticēšanās. Tagad tu vari droši nest gaismu pat vistumšākajās vietās. Tagad tu redzi dievišķo patiesību, jo skaties ar sirdi. Kad tumsa apstājas, tad gaisma sāk atgriezties. Piedzīvo šo mirkli sevī. Tas ir spēks, kas mostas dabā, arī tevī un katrā no mums. Lai atgriežas gaisma uz zemes. Un gaisma uz zemes ir atgriezusies. Ieelpojam šo pārliecību sevī. Šo savu dzīves pamatu. Gaisma ir atgriezusies uz zemes. Gaisma ir atgriezusies manā dzīvē. Un gaisma tā ir patiesība. Gaisma ir tad, kad mēs ieejam pašā tumšākajā savā dzīves stūrī un ienesam tur šo gaismu. Jā, varbūt negribas to redzēt sākumā. Gribas griezties prom. Nepieņemt. Bet gaisma ir atgriezusies uz zemes. Un tā ir mūsu katra izvēle. Iet tālāk vai palikt pie durvīm. Un tagad šajā īpašajā laikā, notikumā, situācijā mēs atveram vēl plašāk savu sirds templi, aicinot tur svēto ģimeni. Dievmāti Mariju, Dievtēvu Jāzepu un mazo Jēzu, kas tūliņ piedzims šeit priekš mums, priekš cilvēkiem. Kā atbrīva, kā ceļš, kā mīlestība. Mēs lūdzam tevi, Dievs, tik cik mēs varam katrs šobrīd, lai šī svētās ģimenes pieredze, tā mīlestība, kas bija viņos
un to mīlestības lauku, ko viņa radīja savā ģimenē, lai tā ieplūst arī mūsu sirsniņā, dziedinot mūs, samīļojot mūs, ienesot dziļāku piedošanu, pieņemšanu, pateicību. Visi šie dziļie atbrīves procesi ir iespējami caur svēto ģimeni. Jo viņi ir svēti, viņi ienes svētību mums. Un lai arī kas ar mums ir bijis. Vakar, pirms gada, 10 gadiem, piedzimstot vai citās dzīvēs. Tieši tagad un šeit un tagad, mūsu ticība tam, ka šī dziedināšana, kas nāk caur piedošanu, pieņemšanu, pazemību un pateicību, ir iespējama, ka tieši tagad un šeit tas notiek ar mums. Viņi vienmēr ir atvērti, lai ar savu klātbūtni mainītu mūsu dzīvi, atvērtu mūsu sirds telpu. Dotu iespēju pieņemt pašam sevi, tieši tādu, kāds es esmu šobrīd. Un ieejot savā sirds templī kopā ar svēto ģimeni, mēs arī varam piedzīvot šo beznosacījumu pieņemšanu, kas atbrīvo mūs no spriedzes, ko varbūt esam nesuši līdzi cauri dzīvei. Varbūt viņa nākusi ir līdzi vēl no citām dzīvēm. Šī nespēja pieņemt līdz galam citus un tā tad arī sevi. Un tagad tas izkūst mīlestības gaismā, kas nāk no šīs svētās telpas, kas ir svētā ģimene. Pateicībā noliecamies šo svēto cilvēku priekšā. Viņi ir paveikuši to, lai mēs varētu piedzīvot to tagad. Erceņģelis Gabriels pieskars mūsu vainagčakrai, kā Dieva roku uz mūsu galvas. Kā liecinieks tam, ka mēs visu laiku varam saņemt vēstu, Dieva vēstu. Un Dieva vēsts tā ir viņa klātbūtne. Būt Dievā. Tā kā to piedzīvoja Dievmāte Marija, tad vēl jaunava Marija. Viņa bija Dievā un caur Gabrielu vaņerēja saņem šo Dieva vēstu. Pateicībā tev, jaunava Marija, par tavu pieredzi. Caur tavu pieredzi var ienākt arī šie brīnumi mūsu dzīvē. Un mēs aicinām erceņģeli Mihēlu mūsu saules spinumā, mūsu planētas erceņģeli, viņš vienmēr ir kopā ar mums. Viņš māca mūs kopā iet soli solī ar zemi, ar viņas attīstību. Lai mūsu personīgais ego arvien vairāk
piepildās ar dievišķo es. Nevis tā, kā es gribu, bet kā tu, Erceņģeli Mihaēl, un tu, Dievs, gribi, lai tas būtu kā svētība mūsu planētai. Un mēs pieaicinām arī Erceņģeli Razielu trešajā acī, lai viņš atver mums plašāks redzējums laika un telpas dimensijā. Un savienojam mūsu trešo centru, tātad Erceņģeli Mihaēlu ar Erceņģeli Razielu. Lai mūsu iekšējā gudrība būtu savienota ar kosmiskajām zināšanām. Tās nav tās zināšanas, ko var izlasīt grāmatās. Tā ir vienkārši šī kosmiskā gudrība. Un sevis sajušana kā cilvēku, kas šobrīd ir šeit, uz šīs planētas šajā laikā. Tad izkristalizējas mūsu galvenie uzdevumi, mūsu vadlīnija. Viņa vienmēr ir savienota ar sirdi, kur esam piepildījuši ar svētās ģimenes klātbūtni. Un tagad mēs veidosim savienojumu ar kosmisko sauli, ar saules smalko plānu, uz kurā dzīvo lielie gaismas skolotāji. Tas ir kā balts stars no Dieva sirds. No radītāja gaismas, kas ir radījis šo sauli, mūsu sauli, pateicoties kurai pastāv arī mūsu zeme. Un uz mūsu planētas saules smalkā plāna dzīvo lielie gaismas skolotāji. Un šī saule vienmēr ir aktīva, šī garīgā saule. Un šis stars no garīgās saules ienāk mūsu enerģētiskajā plūsmā, savienojas ar augstāko es, ar Kristus apziņas centru, ar dvēseles zvaigzni, pieskaras vainaga čakrai, kur ir Erceņģelis Gabriels. Trešajā acī, kur ir Erceņģelis Raziels, ieplūst mūsu sirds telpā. Ar svēto ģimeni tiek savienots un ar Erceņģeli Mihaēlu. Un tālāk plūst uz zemes sirdi. Tādā veidā, caur garīgo sauli, mēs nostiprinām savu gaismas kanālu, savu gaismas plūsmu, kura vienmēr tiek nostiprināta, papildināta ar garīgās saules gaismu. Un tagad šī garīgās saules gaisma aizplūst uz to vietu mūsu enerģētiskajā sistēmā, kur visvairāk šīs garīgās saules mums vajag. Uzticamies un ļaujamies šīm plūsmām, šīm pieredzēm. Varbūt šī garīgā saule izgaismo arī kādu situāciju mūsu dzīvē. Mēs viņu skaidrāk ieraugam, saprotam, pieņemam,
pateicamies. Šī garīgā saule ir arī mūsu saule, kas spīd uz nākotni. Ja, mēs varam palūgt, lai garīgās saules stari izgaismo mūsu ceļu līdz gada beigām un arī, lai iestaro jaunajā gadā. Ja, garīgās saules klātbūtne ir arī nepārtrauktā iekšējās gaismas vairošanas iespēja, jo garīgā saule spīd vienmēr, visur, jebkurā laikā, gada laikā un vietā. Solījums saulei. Soli pa solim es lieku pretī saulei, lai tās gaisma vienmēr ir manī dzīva. Viss apkārt var mainīties, bet saule vienmēr būs manī. Savā nekad neizlūdošajā klātbūtnē un siltajā ieskābumā. Es apsolu sev pārvarēt katru šķērsli, kas mani no tevis ir atdalījis. Es esmu uzticīga tev, saules gaisma manī, ik mirkli un mūžīgi, jo šī gaisma esmu es pati. Pateicība. Un piepildījušies ar lielās garīgās saules gaismu. Ja mēs varam šo gaismu starot sev apkārt, varam sajust, ka arī mēs paši esam kā tāda saule, kurai ir bezgalīgi daudz staru. Ja, un tagad varam ar šo savu iekšējo sauli, ja, savienoties ar cilvēkiem, kurus sajūtam sev tūmā vai tālumā. Ja, šīs iekšējās garīgās saules potenciāls ir bezgalīgs. Un viņš var aiziet pie visiem tiem cilvēkiem, par kuriem mēs šobrīd iedomājamies. Un iespējams, ka arī pretī saņemam tādu pašu saules gaismu. Ja, varbūt atnāk kādas atklāsmes tieši, kas vēl šogad būtu jāpaveic līdz gada beigām, vairs 10 dienas. Ja, varbūt ir kādi uzdevumi no garīgās pasaules, ja, lai mēs varētu sākt jaunu gadu, jaunu ciklu ar jau lielāku iekšēju brīvību, mīlestību, pieņemšanu, pazemību, pateicību. Un dziļi ieelpa, izelpa un pamazām varam atgriezties tagad un šeit un tagad.